2 gadus atpakaļ veicot darba vides riska faktoru novērtēšanu, mēs konstatējām, ka tiem cilvēkiem, kas strādā tieši krāsu ražošanā un paraugu sagatavošanā, ir diezgan liela fiziskā noslodze. Tika izstrādāta vesela mērķa programma, fiziskās noslodzes samazināšana darbiniekiem, kā redzat, grāmata ir diezgan pabieza, kurā mēs pirms uzskaitījām katru soli, katru kustību, ko dara tie darbinieki, kas tos smagumiņus pārnēsā, lai varētu saprast, kur būtu tās vietas, kur mēs varētu, teiksim, iekonomēt un ietaupīt. Optimizējām darba kārtību, lai viņi neskraida katrai kanniņai pakaļ, un uz to mēs ietaupījām apmēram 45% no nostaigātās distances. Vienkārši gudri pārfasējot sākuma tilpums no lielākiem uz mazākiem, var ietaupīt to svaru, ko darbinieki pa dienu pārnēsā. Šodien viņi mums pārnēsā 3 tonu vietā tikai 1 tonu. Darbinieki reizi gadā iet obligāto veselības pārbaudi, kur mēs varam pārliecināties, ka tie darba vides faktori, kas ir šeit, neatstāja nekādu negatīvu ietekmi uz darbinieku veselību. Ir arī gaisa mērījumi, lai mēs būtu droši, kad nav pasliktinājusies darba vide tieši tādās vietās, kur ir ķīmiskie izgarojumi. Bija arī tāds nedaudz uzstādījums no ugunsdzēsējiem, kad mums jāveic tīrā apmācība ar ugunsdzēšamiem aparātiem, un gājām dzēst tur to degošo vanniņu, un visi, ieskaitot grāmatvedis, visi dzēs. Tas bija reāls pasākums, no kā cilvēki no sākuma uztvēra ar smaidu, pēc tam diezgan atzinīgi novērtēja, ka nekad mūžā nebija to darījuši, bet to vajag vienreiz izdarīt, lai pēc tam kaut kādā ārkārtas situācijā nebūtu apjukuma.